Šodien esam ieradušies uz Liepājas iekštelpu skateparku ar savu ģimeni svinēt lieldienas. Priecīgs tev lieldienas! Šodien mēs sacentīsimies visās svarīgākajās lieldienu aktivitātēs – olu meklēšanā, olu ripināšanā un olu kaujā. Uzvarētājs saņems noslēpumainu dāvanu, bet zaudētājiem būs jāstaigā zosu gājienā apkārt indoram. Paņem kādu olu vai citu proteīnu avotu un izbaudi otrās lieldienas kopā ar mums. Postīdz, ka huja arī projektiekšā. Atnāksim rītā šitā vienkārši. Ko mēs darām? Nu, ja godīgi, es nezinu, ko es šobrīd šeit daru. Es tā 100% pasaku. Pēc tam bildītiem redz, ka kas mums tur būs jādara. Mums būs jāripinīts, jāmeklē, vai kas tas pirmais ir? Pirmais jāmeklē. Hei, tu dīvst. Jāripina un tad jākaujās. Es ceru, ka nevis ar olām, bet pašam jākaujās. Kurš uzvar, tas uzvarētājs. Tātad mēs šodien svinam lieldienas. Priecīgs visiem. Priecīgs visiem. Postīdz, kā projektu mods iekšā labāk. Pūkā, pāri malā lūdzu. Vai tu šām pusī gribi? Operators. Operators. Labi, ir jau, tā ir pievēršamies tēmai. Paskaties, kā tempi. Otrs operators ir. Labi, ir par cik mēs esam ģimeni, mēs šodien svinam svētkus. Paņem kādu olu, paņem proteīnu pudiņu un skaties, kā mēs tagad sitīsimies. Kāds plāns, Džeki? Jūs zināt? Labi, ir vienkārši sakot, mēs no sākuma meklēsim olas, pēc tam mēs ripināsim olas, kurš tālāk tas dabūs visvairāk punktus. Un tad sišanās. Un tad mūsu vērtēšanas kritērijas mums ir no 3 līdz 1 punktam. Pirmā vieta dabū 3 punktus, pēdējā 1 punktu. Un beigās, kuram visvairāk punkti, tas ir uzvarētājs. Un tam, kam ir vismazāk punkti, tam jādara zaudētāji humiliation rituals. Bet uzvarētājiem ir dāvana. Vienīgais es tagad atcerējos par to dāvanu, un man tā dāvana ir mājās. Tad sākam. Valters ir pirmais secībā, tad Roberts, tad es. Valters sāk meklēt olas. Tad, kad Valters atradīs savējās, tad Valters var vienkārši nākt mums līdz, kamēr Roberts meklē. Un tad to mēs vērtējam uz laiku. Tas, kurš visātrāk, tas dabū punktu. Kā tu meklēsi? Nu, es nezinu, reku manējās tur stāvu. Es domāju, tu pats aizies nolikt, un tad ir tāds, oh my god, es atradu 20 sekundēs viss sols, da labi! Es pilnīgi, ja sazināšu kādu Robertu Ola, viņi tiks iebāstā viss tālākajā vietā, kur var ielikt. Labi, vietās, kur Roberts pat nezin, ka eksistē indorā. Galīgi jau nav godīgi. Valters zina visu indoru, es zinu tikai, kur noiet apakšā tur tā. Pirmais uzdevums Valters Klēps. 3, 2, 1. Sākās. Nu, kā tu vēlies? Reku vieniet, bet tā ir kaut kāda noteikti tāda, ja tā nebūs manējā. Čils. Pirmā ola. 30 sekundes. Man skriešu. Viss vārgās, bet neredz skriešu. Tas ir pārāk viegli, Leo. Domā? Jā. Nu, tad tev ir iespēja viņu paslēgt citur. Tas var darīt. Augšā iet, man nesapīt, ka augšā iet. Es neredzit, kā. Tas ceru, ka... Ir? Nē. Kad tu tā smāji, tad man liekas ir. Man vienkārši liekas šitas jums. Tā vajag vēl vienu viņu, tad viņam bija ļoti. Ko tu gribēsi darīt? Tu iekrūt vēl dziļāk. Jā. Es nav godīgi, es kavēju laiku šobrīd. Nopietni. Nu, man neiet pirksti. 45. Rekur ir otrā, tā ir manējā, ja? Man liekas, tur bija vējburtiņš. Jā. Tu esi tāds beiters. Tu gribi, lai viņš uzvar vienkārši, es jau redzu. Džeks Robertu Ols atrad visu. Nē, es divas tikai atradu. To jau man nav jēgas slēpt, to ir. Kur tu vēl nesali? Ko ne? Es jau šoliku tur. Roberts to nekad neatradīs. Nē, es ar čilāk, tā man nav jāmeklē, ja? Nu, nesaku tur augšā, es tik negribu līdzi. Ja tur augšā ir... Cik tev vēl ir? Vēl viena ola, ne? Nē, te jau tu neliki, te jau vienu tu noliki. Ir 3 minūtes, es tev iedošu pirmo hintu. Viņi nav zemu. Nu tā viņi ir tur augšā, tas makes sense.
Nu, tas nav. Tev uzkāpšu līmeni, nebūs āči. Šis ir pēdējais video, kad es filmēju. Kur ir kaut kāda viena. Palaidi garām no sākuma. Tu viņu palaidi garām sākumā, un tu vienalga viņu ņems. Tu viņu... Valds grib, lai Robs zaudē. Nē, kāpēc? Es negribu, lai viņš zaudē. Nu, tu esi nenormāli grūtās vietās. Es viņam noliku tā, lai viņš arī var atrast. Tur es aizdevu. Nu, ja viņi tur noktīs. Un tad viņš vienu atradīs ātri. Man ir vēl viena viņa. Kur es viņai pagāju garām jau? Nu, nevajag jau. Tu redzēji, kā es paslēpu iepriekšējās. Man tomēr ilgs laiks, ja viņš skrien un ātri meklē, tad nevar to panākt. Tu tur paslēpi parādi. Tur var redzēt. Pasties, kā var neredzēt? No. Kā var neredzēt, ja tu neuzkāp augšā? Nekā. Var pat, tu nevar nolēst. Var redzēt. 6 minūtes. Nu redz, reku daudz. Moši tur viņi ir. Tu esi tur pagājis garām? Nē, es neesmu, jā. Nu domā, kur tu esi bijis? Es esmu bijis visur tur. Visur te. Visur tur. Nu, un kur tu neesi otro reizi skatījies? Tur, reku, gan jau. Jā, viņi tur ir. Es te tiešām viņai būtu tik ļoti pagājis. Tā labi. Mal tā jāmakšķi reāli. 7 minūtes. Valtera laiks. Pārāk agri, lai mēs tādu sūdiem nodarbotu, es teikšu godīgi. Valtera laiks 7 minūtes. Tieši on the dot. 0 sekundes un 0 simtaļas. Nu pagaidām es nezinu, cik punkti. Es iešu tagad ar Robu, tu sēdi te. Kāpēc? Tāpēc, ka tu gribi man sabotāžot. Nē. Ja es te redzēju, kā es jau neko neteicu. Viņu ols un mans ols. Pilnīgi, tu sēdi te dod kameru šur. Dod šur, Lai Valters nepārslēp manējās. Nu jā. Viņas viss, tu izies ārā un tur būs home runs. Es neteikšu ne hintus, nevedīšu prom no tām olām. Tu varētu tieši tu tāds varētu. Te deg tev kaut kas kājas laikam. Nu, Robert, tu esi gatavs? 7 minūtes jāpaspēr. Nu, tas baigi grūti nav, ja godīgi. Es baigi nesteidzos. Kā es tur dabūtu viņu nost? Nu, vienkārši. Nē, nu tā varbūt gluži nē, bet... 3, 2, 1 laiks sākās. Sākās laiks iekšā. Jā. Jā. Tā nav godīgi, mans laiks sākās jau pie tā miljārdu galda. Viņš atradīs ātri, es tev saku 3 minūtēs. Vispār nezinu, kur meklēt. Ai. Bet vai tā ir tava? Tā nav manējā. Te tak nav klāt, ka viņš atradīs. Tā kā es varu, ko tu mīsi skaties. Tur gan jau kaut kur es negribēju kāpt. Saltā iekšā iet. Kaut kas ir? Tur ir caurums. Ei. Tā konča arī skaitās? Oho! Ai! Nē, apakšā nekur nav. Tikai pa šito visu, tā kā rampu parku. Roberta ir jau pāri pa 2 minūtēm. Smatrats vienu olu primitinēju. Vēl vien, kas nav manējā. Viss tagad tikai manējām te jābūt, vai ne? Ja es atrast 3 Matīs, tad jā. Kāpēc Valters pieminēja Matīsu? Mūsu ģimene ir plašāka. Matīs arī tajā iedarās. Tomēr nezinām iemeslu dēļ Matīs šodien netika uz lieldienas svinībām. Līdz ar to visas Matīsam paslēptās olas kalpos kā mānekļi mums. Es atrast 3? 2. Tu atnesi? Jā. Tagad tikai tam vārdā. Tad es būtu ātri uzvarējis. Nu, piemēram, 6 minūtēm es varu iedot hintu. Pirmai olai. Kad tu patīks, ka tu pārstāvi viss? Viņš jau zina, ka es pārstāvu.
Es jau viņam teicu, tev paveicās, ka es gāju un pārslēpu. Nu jā. Robī rēķinies, ka Valters pārslēp visus solis, kurus es paslēpu. Viņš atrada viņus visus. Viņš ir redzamā vietā? Protams, ja tu esi pareizajā vietā, tad jau... Kādā pufai kā ielikts? Softā iemests vienkārši tā. Es gribēju, bet tas man ļāva. Vien pēkšņi aizlidoju. Te vēl es nebiju kaut kur, jā. Jā. Baigā dirsā. Es pat vienu olu neesmu atradis. Te var tā kāpt? Tur var, visu kāpt. Nu es redzu, jā. Kā es tur varu uzkāpt? Tad, kad tu pieskarsies trešajai olai, tad tu laiks beidzas. Man bail tur kāpt. Te viss netības arī. Bigs un to varam saplīsīt. Pirmā ola. Pirmā. Un otrās abas divas olas tu gan arī jau esi redzējis. Vienkārši tu esi tur bijis, bet viena ir augsta un viena nav tik augsta. Jā. Labi, es varu pateikt vienu, ka tur augšā ir, jā. Tur? Jā. Es zinu, jā. Krač, viņi ir virs tavas galvas līnijas. Tu uzkāp augšā, un viņi ir virs tavas galvas līnijas. Nu vēl tur? Uzkāp augšā. Un trešā ir, tur tu jau vienreiz pasties. Tu reāli pasties uz viņu, bet tu nepaņēmi. Nu, banā. Valters teica, ka tu paskaties uz olu. Tev ļoti maz laiks ir. Tu līdz aplīsīs līdz galam. Ātri, Robert. Te, uz topu. Te bija jābūt tad. Es nezinu. Nu jā, viens. Es gribēju pastīties. 809. Zini, kas bija? Tad tu vienkārši pienāci šeit, un tu sāki tagad skatīties, un nāks ātršīs kaut ko pateica, un vienkārši tu tād. Jā, labi, rējam, prom ķip. Un es jau. Ai. 8 minūtes, 9 sekundes, 9 sekundes un noņem. 54. Draudzības vārdā. 9 sekundes noņemt? Jā, nu tad draudzības vārdā. Nē, nu kaut kā nē, varbūt tas jums daudz izmainīs, jā. Atstāj 9 sekundes. Ai, jā. Atceries. Vajag jau te. Tev vajag tā, lai viņš pārsit 8:20. Jā. 8:10. Tā. Kaut kur jānoslēpj. Tā. Viņš nav aizstāvēt. Ļoti labi. Jā, šis varbūt tad vēl nāk. Vajag sūdīgi te. Tu jau nenoliki nevienu tādā vietā, kur jau bija. Vajag nolikt tādā vietā, kur bija jau. Jā. Normāli, jā. Nu, mācis, Rob. Kāpēc viņš jāsavās? Es zinu, jā. Kā viņa? Jā. Man liekas, mēs ilgāk slēpām nekā viņš meklēja. Stabilā, jā. Tagad paskat, kāpēc jūs pusstundu slēpāt tās olas? Mēs nevarējām izdomāt. Mums bija 6 solis jāslēp, nevis. Nevis 9. 3. Nu, tās 9 iegabas. Nē, tu ņem vienu, es ņem laikrādu un ejam.
Paga. Tagad var. Rēķinies iekšā nedrīkst slēpt un arī nekur ārā. Nav iekšā. Nē. Viss ir ļoti zināmās vietās. Es negribu sasmērēties, ja jūs kaut kur uz tiem vārdiem esat sasmērēties. Nekur tā, lai es sasmērētos, es neesmu teicis. Matīs. Matīs, olu. Nu nav tā. Kāpēc tu domā, ka tur augšā ir tu dzirdēji, kā nolec lejā? Pranks tā Nē, nu kavē to laiku. Cik tur ir? Varbūt tur bija Arčī tomēr augšā. Tās te gandrīz satraumējās. Tu laikam domā, ka man galīgi nav kāds vietās esmu vienkārši, ja tu pasties, tad tu sienu tur tā. Es domāju, ka te tā ola ir ielikt nekur. Nu, jau haidīgi. Īstenībā šis būtu ļoti labs haidīgs spots. Tur galā iebāz tā. Es jau gribēju te tā likt, bet es neieliku. Tas baigi vēl beigt. Nu, tāpēc es neieliku. Es pār aizmirstu, kur es noliku vienu. Vanu vieta vispār nav neadekvāta. Robčiks šoreiz izpildās. Nu, manēja arī normāli. Bet kur bija otrā? Galvenais to arī meklē skatoties, jā, ja ar acīm pasties, tur bija otrā ārē, ka tur jāvišķo. Protams, jāpārliecinās par visām jau zināmajām. Tas, ka es viņu te nepamanīju. Tur ir mans burts virsū. Pirmā. Vēl. Es jau visur biju. Šito pēc Nu, un tad jūs lecāt lejā? Jā, es. Pisiens, ne? Jāpārliecinās. Arī Matīs. Ok, viss Matīs esmu atradis. Nu, kāds hints? Jā. Nu jā, bet tur nesāp virsū. Es jau esmu Es. profesionāls. Kāpēc šis ir otrādi? Ir laiks. Ai. 58. Zini kā? Hinti jau bija ļoti labi. Visus gadus, ko man mamma slēpa olas, un es viņus atradu. Paldies. Paldies mammai. Es tā zaudēju. Šogad es viņai teicu, lai viņa neslēp vairs, ka esmu jau izaudzis. Viņš paslēpa tik vieglās. Es paslēpu tev paklājā. Viņš paslēpa zemi bļāviens. Bīskās un tur, kur vienreiz jau bija. Es viņu vietā būtu iebāzis to olu tik tā, ka tu čista nekad neatrod. Pirmais uzdevums - olu meklēšana ir noslēdzies. Mūsu laiki. Valters nostādīja latiņu ar precīzi 7 minūtēm. Tālāk Roberts uzstādīja 8 minūtes un 9 sekundes, pēc kuras sekoja mans laiks 5 minūtes un 58 sekundes. Līdz ar to man ir 3 punkti, Valteram 2 un Robertam 1. Nākamais uzdevums - ripināšana. Tev ir jāmēģina aizripināt maksimāli tālu, bet tev jau jārēķinās ar to, ka tev, ja uzbrauks augšā uz to rampu, tad viņš atripos atpakaļ. Lai bišķi interesantāk. Mums ir 3 mēģinājumi.
pirmais iet no iepriekšējā challenge zaudētājs. Te tā, cik tuvu rampai tu var trāpīt. Tad tev jāmēģina maksimāli tuvu rampai, pārāk tālu neaizripinot. Vai tas šitā ten uzmetīšu, viņi nokritīs, izšķīdīs tieši pie pašas rampas? Tā nav ripināšana. Nu, bet kā viņi jau paripos, viņi skaties, es varu uzmēģināt vienu. Roberts sāk, pirmais mēģinājums. Kā? Ja viņi izšķīgs, tad viņi var izkāpāt. Jā, Cik savu pasties, cik viņi? Viņi perfekti, nu viņi diezgan... Jā, tuvāk būs grūti. Bet... Zeltenās visi ripina. Stopē. Nu kā, 3, 2, 1. Nopietni. Nu, redz, skaties. Tagad tev ir viena 3. vieta, man ir viena 1, Robim ir viena 2. Manējā, Roberta un Valteri. Šeit. Nē, nu labi, ir jau fakti, davai. Ko? Nu, labi. Kur ir tā māksla tādā gadījumā? Visi noliek šeit, tā tad ir laimes spēle. Es saku, viņš šis nokritīs. Nu, davai. Nu, tad jau viss tā ņems no tās vietas vienu pat zemāk. Bet labi, davai. Jā. Gatavu uzliet to latiņu. Tā jau tavu vajag. Tur nevar nokrist. Nevar nokrist? Nu, nevar. Mums tas finišs ir te. Ja viņi nokrīt, tur ir automātiski zaudēšana. Nokrīt, lai līdz tai rampai ripo. Tad jau. Grūti jau. Tad vienkārši mētā. Nē, vēl ne ripo, bet... Baigi grūti. Tas, jā, bet tev jau arī kaut kā jātrāp starp manējo būs. Nē, nu tas pofīgi. Ripo. Paldies. Vēl tālāk, līdz galam. Ai. Uzvaram. What the fuck, man 2/3 vietas. Šitien, reku šitā te. Nu labi, ņemsim šitā var. Jā. Ciko Bet rāčiem... zemāk, ne? Nu, es domāju, ka ne. Nu kā, lai ir tā laimes spēle, nu ko tu baigies masters olu ripināšanā esi? Es iedošu backspin. Te jau ir reāli laimes spēle. Ej, tu gals. Nē, normāli. Es viņa aizgāja tā. Man tagad, jā. Nākamais ir Valents. Šitā ola labi. Man vajag tuvāk tam tur. Jā. jā. Tālāk pa manējo. Jā. Let's go, baby. Ok. Nice. Ja tev viņi neapstājas uz rampas, tev nav varīgi. Jā, tā vajag, es teiktu skatīt. Pagā. Labi. Un tā ir ripo. Home run. Smirdās Arči. Vārītās olas. Kas tad? Smirda Arči vārītās olas. Nu, var arī tā teikt, jā. Otrais uzdevums – olas ripināšana. Valteram bija 2 pirmās vietas, 1 otrā vieta. Robertam bija 1 pirmā vieta, 2 otrās vietas, un man visu laiku bija 3. vietas. Valters pirmajā bija 1. Otrajā bija 2. Otrais, un tad 3. 1. Roberts pirmajā bija 2. Otrajā 1. un 3. 2. Un tad man ir 1+1+1. Un tagad mums būs olu cīņa. Katram pa 3 olām. Labi. Man ir tikai 2. Tātad tagad ir pienākusi svarīgākā daļa. Tas, kas tagad uzvar visu. Ja. Kaut kā negodīgi šķiet, es teikšu godīgi. Pašlaik mūsu punkti ir šeit. Valters ir priekšā ar 10 punktiem, Roberts ar 8 tālāk, un man ir 6. Tagad 10, 2, 1. Kāpēc ne? Tāpatās vienkārši paliek tie paši punkti, kāpēc es gribu ko izmainīt? Tāpēc, ka ja es palieku pirmais, es nebūšu, ja es dabūtu 3 punktus, man nav varīgi. Nu jā, bet tā jau tava problēma. Tu neiegūdies tur. Olripināšanā. Nu jā, nu ko? Nu vispār jā. Nu jā, nav jau godīgi izmainīt tagad kaut ko.
Tev vairāk ielēt varbūt tur. Bet tu neapšķirīsies, tur braukt. Tur ir grādi, kas jau 5 grādus. Tādā protams. Tas nav joks. Paldies. Paga, ko? Re, kur ir rakstīts jau? Parādi. 18. 18 debīti. Jā. Jūt diršana, bet klausās. Nu, Arčis to vinnēs, mēs visi zinām, viņš tur ir ielicis uz stiprāko olu, kas pat nav olu. Viena ir, jā. Reku, viņš tā ķipa meklē, kur tad ir tā. Un beigās un viņš tāds ķipa 10 punktu pirmajā vietā, tas, ka viņš zina, ka viņš uzvarēs, viņam nebūs nekas jādara. Tā kā, šitie rīgti, šitie video pie rīgti. Skaties, katram pa 2 olām, un es cīnos vienu reizi ar katru no jums, un tad jūs tāpat. Un kā tu pateiksi, ja visiem viss solis izšķīduši beigās? Nē, tam, kuram nav izšķīduši, tas uzvar. Nu, man kaut kā rozā piesaist. Tad jau tavu krāsa mīļākā rozā. Jā. Es nesaprotu, kas mums tagad jādara. Nu, volcī. Kurš šitīs kam? Jā. Dai, dos pico galu. Un tagad tu dod man vienu arī otru. Paga, nē. Jā, otru oltēt. Man liekas, mums jāpabeidz, ne? No, pabeidz tev. Kā? Tagad tu sit man ar apaļo. Tā ir mašinērija. Ok. Bet tā ir šī olta tur, mēs ar otru olu viņu, ne? Jā. Ar otru, jā. Mēsķi, spītās. Nu, labi, tad mēs varam beigt. Ei, tīrs, 10 punktu pirmajā vietā. Labi, mēs varam. Jā, grāfinālī uzvarētājs dabū dāvanu, kas man mājās stāv. 10. Ok. Paldies. Valters ir oficiāls lieldienu čempions. Paga. Mums jāsaskait punkti. Kā man ir tikai viens. Mēs vēl neko nezinām. Kādu neko nezinu? Te ir pilnīgs papis iet. Tātad Valteram ir 3 Šitās ar visi punkti. sašķīduši. Jā. Man ir tikai vienu. Un vienā pusē arī, ne? Jā, man tikai vienā pusē. Es cik šis labs ulsis. Es saku rozā. Valteram oti tērauda gols. Es to ņemu mājās reāli. Es to nebraucu cīnīties. Tā, skatāmies, kāda mums kopējie punkti. Valteram 13 punkti. Robertam 10 punkti. Un man 15 punkti. Paskaidro to matemātiku, lūdzu. Nu kā, 3 plus 1 plus 15. Ir 15. Jā. Galvenais nav uzvar lieldienās, galvenais ir ģimenes kopā būšana. Mēs tagad izbaudīsim savus lieldienu pusdienas. Reku mūsu lieldienu svinības. Kā, viss šis pasākums ir lieldienu svinības? Viss competitions beidzās, tagad mēs varam atkal draudzēties. Es nezinu. Paga. Ar zaudētāju mēs vienkārši beidzam draudzēties. Nekā tev krāsainā ola. Vienš, man liekas. Šitā ir nepareizi ūdeni ielikt. Nepareizi. Nu, ķip nav pietiekami. Nav izvārīt pietiekami. Nē, nu, ķip, tā, ka tu augsto ūdeni nepietiekami, laikam es šitās notiek, es lasīju. Ka nevis, ka viņi nav pietiekami izvārīti, bet, ķipā, Pēc tam. jā, ka tev jau viņa augstā ūdeni jāplē. Redz, ķip, ja tu viņu ne, nu, Tā grūti nomizot. jā, nelavas, nu, Tā, nu es nezinu. tā, ķip, Kā kurreiz? Bet tā, kā kurreiz. Blāns, nu. Apgāz lūdzu kameru. No. Lūdzu, zvaniet, glābiet dzīvniekus, reku cilvēks spīd dzīvnieku ar dzīvniekus. Spīdzi. Pasties nomet vienkārši kaķi. Kas uz galda? Jā, vai ne? Kaut kāds nosaukums. Šampūsī hujerīs. Savā valodā vienkārši. Šampūzņiks. Šampūķiks ir no ugunsgrēka Helenčiks. Helenčiks. No Helenčiks tā, šampūķik. Kā es nesaprotu, kas jums ir? Es neesmu skatījušies ugunsgrēku. Nu jūs tā kā Ko tu uz riņķiņu visu laiku skaties? Nē, kas bija maziņš. Vai es jau Es jau nesaprotu? pirms. Nu ko, nu nopietni, Gadu nu vēl davai. Jūs varētu. Reku, jūs pilns paicons ir jūsu olas gribat. Paga. A, tu to olu izmakšķirēji? Nē, viņi tur vēl joprojām ir. Es iebāzīšu, man jau ir plāns, kā. Es iebāzīšu putekļu sūcēju iekšā. Viņi piesūksties klāt un izsūkšu ārā. Nu, varbūt, jā. Tu netic? Nē, nu es ticu. Es teikšu godīgi, bišķiņ jūs esat jau apigēķi. Nu kas, nu what the fuck, nu vienkārši. Ola čaumala sēdīs, nu nopietni, nu kas te notiekās? Jā. Tā, es uzmanā. Man vajag arī piedalās. Tu jau neļauj, tu nedod ēst. Nu, ej, paēd, Oreku vienu vismaz mācās ēd. Davai arī tu, šī. Matīs olas ēdam.
Nu, labāk nē, Matīs Ols. Es nezinu, kā jūs to saprotat. Jūs samaitāties. Bet tu jau pats apstājies un apdomāji, Tāpēc, ka es gaidīju, ko jūs teiksiet, vai būs reakcija vai nē. Bet es domāju vienkārši Matīsam izvārīts un uztaisīts visu to olas. Mēs ēdam tādā ziņā viņu olas. Ne jau viņu olas, tas... Nu, tu nepareizi pateici. Tu nepareizi dzirdēji? Nē, nu, latviešu valodā pareizi, tu nepareizi pateici. Latviešu valodā pareizi, kā nepareizi pateici? Pareizi, ka mēs ēdam viņu, tā kā... Mēs ēdam Matīsam paredzētās olas. Paredzēt jau varbūt Matīs olas jau mēs neēdam. Šam pusīgs labs vismaz. Kā mēs mājās brauksim? Tā normāli, katrs ar savu mašīnu rindiņā, kolonā, vilcienā. 18 grādi. Šitā mums ir tās mašīnas. Kaut kur rēgojas, ķipa heits vienkārši aizmugurē. Ir jau arī. Kaut kā Šis jau tik saka, es jau neko nelietoju, jau neko. Jūs jau visi narkomāni, pats mājās ēda rips un dzara alkoholu. Tas vienkārši slim ir. Nu, laiks saldējam. Slado vai mirst. Būtu bijis 4 daļās vieglāk, bet tagad jāsadala 3. Nu kāds, ka es uz pusēm, tad to uz pusēm, tas tavs un tas mums ir abas diviem. Kā? Man ķipa. Jā. Nu kā zaudētājiem, tavs vairāk vismaz jāēd. Kā zaudētājiem vairāk jāēd saldējs labi. Jā, mūsu dzīvēs tas jau ir mīnus. Tipa plus, bet mīnus. Cukurs man neko nevar izdarīt. Galīgi sauss nebūs. Tāpēc jau šāms ir. Kā kuram? Izlaidīs. Man nesanāca. Neaprēķināja. Nu. Apjomu neaprēķināšana. Šitā tikai. Dar, met ārā. Ko? Tu apvērt garšīgo. Glazūri nokodu visu? Es vienmēr atstāju garšīgāko beigās. Es arī par to esmu jau gribējuši. Bet zini kā, ja tu apēd visu pārējo, tu esi pilns, tad tas garšīgais vairs nav tik garšīgs. Tu nofilmēji, ka es atnesu Kinderols? Nē, nezinu. Forši. Tā atšķis ierakstīja, ka viņš te pa visu padomājis un viņš te ir slavākais. Dirša. Jā. Es šampu atnesu, es atnesu Kinderols. Es neatnesu neko. Otreiz. Bet tu ieradies. Jā. Nu, Tā ir tā dāvana, jā? Nē. Nu jā, vismaz viens no viņiem ieradās. Jo mēs vēl domājam jau neierasties vienu brīdi arī. Jūs dušā gājāt. Jā, jūs arī dušām nodirstāt Robu un es teicu, man liekas, ka nevajag braukt. Un tad Robs iemet grupā vienkārši, ka viņš jau stāv pie indoors. Domāju, nu what the fuck, mums bija plāns. Es domāju, Nu, es jau negribu, es jau kačāju karmu. Ķip mēs esam riktīgi debīli, ka tev ir riktīgā moka nākt. Ķip kačā karmu. Jā, viņi apbižo. Vajag labs saldējs. Nē, nu, nav garšīgi saldējs. Es negribēju teikt. Kaut ko tik garšīgi nesēdz ilgi. Rausmīgi. Es negribu pat ēst vairāk. Ne, baltmaizi, man liekas, labākais. O, vismaz kādam garšo. Bet nedod teik salduņu kaķim. Viņš nomirs, ja? Tas nav suns. Tas ir rozīna norīt, tā kā nebijusi. Vesā rozīna apēd. Vai tu arī gribi? Kas jums rozīnas negaršo, ka šitas tik pretīgs jums liekas? Nē, rozīna tev garšīgs, bet... Tās rozīnas tur, man liekas, ir vislabākā. Labākā daļa. Jo, šo var redzēt kamerā, viņi vienkārši pienāca, nokodās un aizgājuši, skaties. Šitam kaķis ir slims reāli. Jā, bet mums kaut kāda dzīvnieka aizsardzības mums apbišos, ka mēs... Kaķiem rozīnas dodam. Jā. Rozīns man uzsavu. Rozīns jau dabīgs. Pasties. Labi. Paldies, bija jau garšīgi. Tu neapēdi. Tā ir necieņas izrādīšana. Es apēdīšu. O, tagad būs vienkārši ideāli. Tu esi slims. Kāpēc tu slims? Ka tu visu laiku sacrifice vai sev līdz pašām beigām, lai dabūtu tikai to saldo. Nu, bet tāda jau dzīve ir, ja tu gribi kaut ko panākt. Nē, tas jā, bet tipa, ka tu... Trenējies smagi, lai pēc tam izbaudītu savu. Pasties vienkārši grauji nost. Paldies, bija ļoti garšīgi. Zaudētājs sods. Atšķis bija L. Viņš šito ten dabūja bišķi. Jāstaigā zosgājienā apkārt indoram. Nu, nav nekas tāds, bet tie, kas zina zosgājienu, tad jūs saprot, ka tas Ko nav nekas tāds? Tas nav viegli, jā. Kāds nav nekas tāds? Parādi, kā, cik kā tu iesi zosgājienā. Jo var ļoti nočītot zosgājienu. Jā, var? Jā, Kā var. viņi nočīto? Nu, kad tu neesi iesēdies pilnībā.
Tev jābūt pilnībā, jā, un tad, jā, un širā, un širā ten tu ej. Jā. Un kā es varu atpūsties brīžos, ka man būs dirsā? Nē, nekā šitā ten tikai. Tikai širā? Jā, nekā es nedrīkst celties. Nu, apsēsties jau var nebūt patīkam šeit. Pozitīvi rekonoši tā ten punkti. No tās lapiņas, kas varētu jau pazust. Nekas, es ceru, ka viņi pēc tam būs aizpūst tālāk. No, neziet. Patīkamāk. Jā, galvenais ir kopā būšana ar draugiem un ģimeni. Tas ir pats galvenais. Jā. Labi, ka mums to jāsteigā nerob. Nē. Ejo, bet ir jau traki. Jau. Nu, man arī būtu traki jau tagad. Viņam vismaz ir silts. Viņam ir silts gan jau, jā. Bet reāli, apkārtīm doram būs normāli apakaļ, jā. Man treniņš pēc 3 stundām. Reāli. Nē, nu tu vari pārslēgties vēl arī kādā brīdī uz krokodili, ja tu gribi. Jā, tas ir opcija. Ja tev liekas, ka ir pat trakt ar krokodili. Redzēji to video, kā jūs gāja? Jā. Esmu ļoti pateicīgs par to laiku, ko es pavadīju ar saviem draugiem. Tu jau joprojām viņu pavadi. Nē, nu tagad es jūs ienīstu. Kāpēc? Kāpēc? Uz ko es izlaidīju dusmas? Uz sev? Netak. No tevi pakaļas, liekas, man vēl ir augstāk ķipa. Jā. Šis ir pilnīgi. Es tā gribu iztaisnot savu kāju. Nu, varbūt mēs varam ļaut viņam iztaisnot. Iztaisnot. Jā. Vienkārši atpūsties, piecelties, jā. O, jo šitas ir patīkami. Kur? Pusē tagad, gribētu teikt. Te kaut kur tenē. Jā, un es vēl nākošā nedēļ šito jutīšu. Un es esmu tikai pie puses. Otrā būs. Reiz stiprāk, ka ja var piedzīties, tad piedzīties. Nākamreiz čist jāņem koku olas. Kam tā stulbā mašīna? Kāds gejs brauc viņu droši vien, ne? Tā sarkanā. Aizgāja tempā. Īstās baigi viegli. Ir? Pamēģina arī. Man baigais caurums jau pakaļā ir. Uz pleciem pēdējos 10 metrus es tev uz pleciem uzsēdu. Alexander, let's go! Nav tā lapiņa vairāk. Ai, nē, ir gan rekar ir. Un... Pagnēs, te tā. Finish! Viņš tad mašīnai rekord. Es to apsveicu. Izciets esi sodu. Easy. Paldies, ka skaties šo video. Uzspied like, share, subscribe. Un es Tinos un outro tūlīt jums iedos. Man 2 pārēji. Peace out. Nu, Robert, kā tev gāja? Valteram ļoti labi gāja. Valters tikko paņēma un aizgāja, jo viņš ir treneris. Man gāja. Sākumā man likās, ka es būšu tas zaudētājs pēc pirmā uzdevuma. Es biju diezgan ļoti satraucies, bet tad jau mans ceļš sāk uzlaboties un beigās tomēr jau tāds starp pieaug vēl starp man un pēdējās vietas ieguvēja. Tīri forši pavadīja lieldienas ar ģimeni. Man patīk, ka man kaķi sēdēja opā. Ļoti forši pavadīts laiks ar brataniem, ģimenēm. Es ceru, ka tu pavadīji ļoti labu laiku ar savu ģimeni. Priecīgs lieldienas. Priecīgs lieldienas. Man kājas ir dead. Pēc visiem, kas jautāja, kādi dāvani uzvarētājiem. Paldies. Es jau zināju. Es biju blakām, ka tu taisīji to kraklu. Paldies. Es novērtēju. Priecīgs lieldienas. Jā, priecīgs lieldienas visiem jums.